Nu, labs vakars, dāmas un kungi. Gribēju jums īsumā dažus padomus par auto nomu Marokā, ja kādam ir plāns īrēt automobīlu. Bijām mēs te dienas apakaļ Rabatā, galvaspilsētā. Jā, tur mūs uzņēma tāds viesmīlīgs vietējā centra Rijāda saimnieks. Uzmetām aci Atlantijas okeānam, pa lielam un parāvām koferi, jo darīt tur nihrina nav ko, cilvēki vairāk nekā skudrpūzni, mašīnu nolikt, vispār nav kur, var atrast, bet tur baigi jācīnās, tad ir viss vakars jāmeklē. Mēs pārbraucam pāri gandrīz visai Marokai, teiksim tā, tūkstnesis jau elpo pakausī apmēram, vēl tur kaut kāds 3 stundas līdz tam īstajam tūkstnesim. Un tad, tāds vietējais dinamiskais biznesiņš, kā jau jebkurš normāls bumbieris, ja tev nav luksus klases automobīls, kā mūsējā gadījumā, neliels perdelīts, tad mēs izvēlamies tās bezmaksas stāvvietas. Un, ja jūs Marokā atrodat bezmaksas stāvvietu, pārāk ātri nevajag sapriecāties, jo tiklīdz tu no tās bezmaksas stāvvietas mēģinās tikt ārā, pēkšņi, viņi zina no kurienes, no kaut kādas zemes, tā kā sēne izaugs kaut kāds ambals atstarojošā vestē, un viņš tagad, mahāsies ar rokām, ķipa mēģinās tev palīdzēt tikt no tās stāvvietas ārā, neskatoties uz to, ka tev ir acis pierējā, tev ir parkošanās sensori, kā 2024. Gada mašīnai, un tev ir atpakaļ skatu kamera arī. Labi ir, viņš tur pamahāsies ar rokām, un tad, kad tu būsi ārā no stāvvietas, tas sāksies tas galvenais, money, zin, kuri man nauda, zin, kai taču tu dirst, zin, pa ko man tev maksāt, pa to, ka tu tā kā vējdzirnavs ar rokām mahājies stiprā vējā, par ko? Ej tu nahu, vot šitā arī jūs pasakiet viņam, parādiet īkšķi, pasak šukram un pasūt dirst latviski, viņi, sadomājušies, zinu, viņš tev paskraidīs tur kaut kādu 2 minūtu pakaļ mašīnai, bet beigās sapratīs, ka, šoreiz zivs, no āķi nometus, kas nost, Tas ir tas pirmais, un tad īsumā tas otrais moments ir, rezervējiet kaut kādu 70 eiro, kas ir 700 vietējās Marokas dihrēmas, sodiem par ātrumu pārkāpšanu, jo tu vari nepārkāpt ātrumu, tu vari pārkāpt ātrumu, es saku, tu vari braukt tā kā vecs onkuls uz baznīcu, bet tas neatvieglos tev sodiem, jo sodu samaksās jebkurā gadījumā, un man arī bija gadījums, kad mani apturēja, man saka, ka jāmaksā esot par ātrumu pārsniegšanu. Es saku, kādā sakarā es ievēroju ātrumu, tur bet viņiem neinteresē, viņi tevā kameru nofiksējuši, un beigās, par cik tad es pirmo reizi esmu Marokā, man vēl atlaidīt pienākās 60 eiro vietā 40 eiro, Beigās es tikai sāku čoknīt, kad man neviens sodkvīti neizrakstīja, čeku man neviens neiedeva. Beigās, tu sanāk tā, ka karaliskā Marokas policija ir apvisus ne tikai Marokas karali, bet arī mani, man neizrakstīja sodkvīti, līdz ar to 400 Marokas dihrēmas viņš iebāza sev kabatā. Pēc tam man bija vēl viens sots, par ko to man izrakstīja, tur es 150 samaksāju, kas ir kaut kādi, 15 eiro, bet tur bija pierādījums, tur bija reāli radarā fotoattēls, kur es biju pārsniedzis, bet arī viņi zina, kur viņi izrauj to bildi, jo es reāli visur biju ievērojis speciālu ātrumu, kaut kā tā, tāpēc es teicu, rezervējiet kaut kādu 70 eiro, jo, uzskatām to, kā gribam, kā kaut kādu, turismu nodokli, vai kaut ko tam līdzīgi, par cik tad, Maroka nav ļoti bagāta valsts, viņiem kaut ko vajag, kaut ko atmest, un kaut kā tā, lai nebūtu tā, ka ar turiks nebrīdināja, ka viss esot tik vienkārši, un tā, kā jau es teicu, noīrēt automobīli ļoti vienkārši Marokā, bet izdzīvot šai te satiksmē nav viegli un nav lēti, tā kā, tāds neliels niansīts, un tad jau, ja kādam ir plānā, tad droši varat rakstīt man privāti jautāt, un kad man būs laika, es atbildēšu, bet tagad es dodos nelielā peldē, man tur aliņi stāv ledu, izsūkšu kādus, 3 līdz 5 aliņiem plus mīnus tā, lai var iemigt šitī karstumā, nežēlīgajā, kaut kā tā, un tad jau tiekamies tālāk, viņi zina no kurienes.